Labdien visiem! Šodien būs uzdevums noklonēt manam Seatam pulti. Man nāk viņam tāda veca versija, tādu mazo pulti. It kā nekāda iebilduma man baigie nav, bet jā, gribētos otru. Kaut kādu brīdi atpakaļ. Es jau te atradu AliExpressā, bija šādu pulti varēju nopirkt, kas pēc idejas, pēc pārdevēja teiktā. Viņi var ar šo pulti var aizvietot šo pulti. Daļai jau melods nebija, viņi tiešām varēja pieprogrammēt pie mašīnas, normālā veidā caur Wacom. Pēc pieprogrammēšanas viņi strādāja, normāli spiedi, viss noteikti slēdzās ciet vaļā, bet tur kaut kāds gļuks bija tāds, ka pagāja kaut kāda pusdiena, un tad jau bija tā, ka bija kāds 10 reizes jāspiež, un tikai tad viņi nostrādāja. Nav ne jausmas, vai tur aizbīdās kaut kāda frekvence, radiokods, vai es tiešām nezinu, bet reāli bija pēc tam tā, ka viņi var vēlreiz tāpat izdarīt, pieprogrammēt no jauna, atkal viss strādā. To pēc pieprogrammēšanas lieliski, kā paiet kaut kāds laiks, tad jau ir tikai kā 10 spiedienu. Es no sākuma domāju, ka tas ir kaut kāds gļuks šitai konkrētajai manai brāģis, bet man čoms ar tādu pasūtīja, viņam tieši tas pats bija. Tā kā tas variants tā kā neder. Vēl ir variants tāds, ka es varu nomainīt teorētiski komforta bloku, uzlikt šādu te, kuram nāk komplektā, bet kurš ir domāts jau šādai pultī. Man slinkums skrūvēt no vienas puses, un no otras puses nezinu, cik, jo viņam nāk vairākas versijas šitiem blokiem ar vienu šteki, ar 2, 3. Bet tā kā man ir tāda forša pārīgs priekš atslēgu čipu un pultīnu tādu klonēšanai un taisīšanai, tad es mēģināšu ar šito. Viņai tā, kad nāk šāds te pults, viņas sauksim universālajām pultīm, kur var, man liekas, ka šitā te ir ar 3 šiem te, 3 pogām, tā man liekas, šitā ir 3 pogām, tā priekš tā oģika būs zilā, ne zaļā. Bet tā ideja tāda, kad šo pulti var, tā kā jebkurai mašīnai noklonēt, pieprogrammēt. Tur visādas variācijas, kā viņi izskatās, bet teorētiski neesmu vēl mēģinājis, kad viņi var uztaisīt priekš jebkuras mašīnas. Redzēsim, kā tas dzīvē darbojās. Es uzsūtīju arī tās pultis, kas ir ar 2 pogām, jo man nav bagažnieks verams ar pulgu, tā kā man nav īsti vajadzības pēc šādas. Tad lūk, šī ir tā mana pults priekš 2 pogām, tāda paša kā bija tā Ķīnas. Bet, skatīsimies, kā mums tas iet. Ja nāk 2 versijas, ir viena, lētākām pultīm tā, ka viņas jāslēdz klāta pa taisno ar vādu pie šī te, lai pieprogrammētu. Dārgākās jau ir bez vadu, bet, tā kā tas ir jāizdara vienreiz, tad, liekas, principā vienalga, vai viņas slēdz ar vadu vai bez. Tādas funkcijas te ir tādas, ka te var, es saprotu, ka šitas ir tā kā no jauna uztaisīto pulti. Un šeit ir, ja tev ir viena pults darbojoša, tad es saprotu, ka var viņu klonēt. Bet to mēs pārbaudīsim dzīvē tūlīt. Piemēram, izvēloties Volkswagen, te var ir visas šīs milzīgā kaudzes pultis, visiem oriģināliem kodiem, kurus var noklonēt, bet izražot no jauna. Tā ir Volkswagen pults. Pirmoreiz tādu redzu. Bet, visas šīs pultis var no jauna iztaisīt. Ir arī mana pults. Kāpēc viņas skaidās kā Jetta 315. Jā, ir arī man pults. Bet es īsti nezinu, es gribu viņu tā kā no jauna šādu taisīt, vai es tomēr labāk gribētu. Man gan jāapstās savai pultī, cik tie hertz ir. Es skatos, ka tie 2 varianti viņām ir. Lūk, jā, jo es domāju, kad man kaut kā gribās domāt, ka viņš viņu uztaisīs kā nepieprogrammēt loģiski pulti, un tad man atkal būs jāiet ar Wacom jāprogrammē klāt. Es gandrīz gribētu teikt, ka es gribētu viņu klonēt, bet labi, paskatīsimies.
Iespējams, kad ir no sākuma jāuztaisa par konkrētā automobīļa pulti, un tikai tad var kaut ko darīt. Tā jau ritīgi pārdomāt šitā firma, viņa to nodarbojās X-Horse ar šīm atslēgām, te viss ir parādīts, kad, kādas tu vari pultis izvēlēties, tur viņiem nāk tās universālās. Un tā tālāk, ja tie automarkas ir milzuma daudz. Skatīsimies, kā mums varianti vēl klonēt var reku. Bet, labi, to es grūti vienrokas spaidīt visas tās izvēles un filmēt, redzēsim, kāds būs rezultāts. Un tu bija nedaudz sarežģījuma to, ka nevarēja, viņš tā kā vienā variantā tur rādīja kaut eroru. Tur jau pašam bija jāizvēlas kāds tas, kaut kāds tur veids tam, es pat nezinu, kā viņi sauc tos datu, vai tas ir kaut kāds mainīgās frekvences vai kāds, un tas viens variants man tur met eroru. Tagad tas otrs rādās, kad ir ierakstīts pareizi. Šitā viņi pieslēdz pie vada. Un kā es teicu, tās dārgāk pulti paņemt, tad viņi nav jāslēdz pie vada, bet es saku, manuprāt, priekš vienas reizes pilnīgi nav, vai viņi pieslēdz pie vada vai nepieslēdz. Tūlīt redzēsim, vai ir tiešām ierakstījies, vai tikai rādās, kad ir ok. Nesenāca klonēšana man, nezinu kāpēc. Teorētiski reku tā pults, kas spiežas pārbaudas, viņa rāda. Bet, mašīna neslēdz un ciet noļā. Varbūt, ka tur tiešām kaut kāds mainīgs radio kods vai kaut kas tam līdzīgs. Jo es viņu izvēlējos, parādīšu šito te variantu, otru special. Šitien man viņš meta kaut kādu eroru ārā, kas ņēma. Šis ir fiksētā koda, un tas droši vien kaut kāds mainīgā koda, nezinu. Labi, es izmēģināšu vēlreiz, ja ne, tad ir jāņem caur, tā kā šī pults jāuztais par šitādu pulti, un tad, jā, caur mašīnu jāmēģina pieklonēt viņu klāt, nevis pieprogrammēt. Vai izdosies, nav nejausmas. Ko mēģināsim to pultu pieprogrammēt? Pie mašīnas to ģenerātu redzēs, vai viņa būs izveidot tieši tāda kā oriģinālā vai nebūs. Man gan launchā nedaudz nepatīk šis te, kad es īsti nesaprotu. No vakumā tur bišķi saprotamāks tas, kur tev rādās tās vecās pultis, kur tev jānomaina tas cipars, tur ir kaut kā pārredzamāk. Vienīgais, ko es vēl varu ieteikt tiem, kas programmē, vienmēr vajag šitiem te nodzēst. Te ir pirmajā grupā ir tās pults pieprogrammēt, bet vajag ieiet 0. grupā un izdzēst vecās, jo savādāk nevarēs pieprogrammēt jaunas. Bet skatāmies, tātad šitien te būs pirmais. Būs. Tā nav? Viņš te tik ilgi domā. Kas notiek? Sapratu, viņš ķeksīti ielika, ok. Šī grupa, jā, un tad, es nezinu, te ir kaut kāds pluss jāpieliek, man 2 pults, piemēram, vai mīnus, šajā gadījumā bija, jā. Ir kā tas ir tas mainīgais, bet tur man liekas, kad vakumā bija test un save, tie ir tikai ok. Bet, labi, es nezinu, tiešām jāapstās, vai mēs pār ielikt bateriju tajā jaunajā pultī. Kur viņa palika? Rek ir. Jā, un sanāk atvēršanas poga ir jānospiež 2 reizes, abām pultīm atvēršanas poga. Es nezinu, kur te pultī ir atvēršanas, kas ir aizdedzis atslēgā ielikt. Jāapstās, jā. Tā sapratu, kur ir atvēršanas pogus uz šitajā. Vēl gan arī jābrīdina neuzkāpt uz tā grābekļa, ko es te vienreiz arī uzkāpu. Kad viņam ir, tad, kad aizdedzis atslēga ir ielikta aizdedzē, viņa nostrādā tur kontaktgrupas galā slēdzītas un pults nedarbosies. Jūs kaut ko darīsiet, pārbaudīsiet un vispār, ja jums viņa būs ielikta aizdedzē, tad neslēgsies durvis nevaļā un ciet. Tā kā to ir vērts ņemt vērā un paturēt prātā. Ko ņemsim
Šito vienīgais, kas man nepatīk, godīgi sakot, ir arī tas, kad es nesaprotu šajā brīdī, kas nospiež OK, tad man ir jāspiež tās pogas, vai tad tur, ka pēc tam nospiež vēlreiz OK. Nu, tas saka, man šitas interfejs man drusku besjāra. Bet, nu, kāds ir, tāds ir. Skatīsimies, kā mums tiesa. Bet tas viss arī baigi ātri jādara, tur kaut kāds sekundes bija starpā tik varbūt. Nu, ko mēģinām. Aha, otrā jau nenopīkstēja. Načit kaut kas viņam nepatika. Labi, mēģināsim vēlreiz. Nu, beigās jau viss sanāca, jāsaka, vien brīdī likās, ka nebūs. Bet es nedaudz piegāju radošāk šim jautājumam, jo es sapratu, ka šīs te pultis, tās te veclaicīgās, tur ir tikai 3 varianti. Ir viena tāda, kurai herci neatbilst, un otra ir priekš Volkswagen Fox. Bet zinot, ka man pašam ir tāda mašīna, otra Fox, es zinu, ka viņi ražo no 2005. Gada uz augšu, un līgās, ka tur čūt ne 10 gadu starpība, ka tur varētu būt jau kaut kāda atšķirība šajā pašā pultī, frekvencēs, visās pārējās lietās. Un tāpēc piegāju nedaudz radošāk, es paņēmu boru, kas ir man sejā tā kā klonsne, bet, iet, teiksim, uz konvejera paralēli, viņiem arī visi šie te bloki, komforti tādi paši, tā kā, tur dalās viena platforma. Es vienkārši paskatījos, kur bora ir ar 2 pogām, kurā ir 433,92 Hz. Un vienkārši paņēmu, ģenerēju tādu pulti. Viņi, kā es teicu, piesprauž vada galā. Un tad jau caur launchu vienkārši viņu normālā kārtā pieprogrammēju. Un viss izdevās patīkam, protams. Jāsaka, aparātiņš ir interesants. Ar viņu var pārbaudīt šos te hertus, var pārbaudīt čipu, teiksim, viņš lasās. Var klonēt čipus, var, tā kā rādīt tās pultis, var tur veidot un klonēt. Jo šī firma to vien nodarbojās, tā kā, jā, tā ķīniešu firma, bet šajā gadījumā tam nav nekāda tāda negatīva piekrāsa. Jo, principā, kas man arī pārsteidz, ka var, es neesmu tajā baigi iedziļinājies, godīgi pateikšu, bet es zinu, kad, viņš man teikt neļaus. Jā, te klonēt, jā, te var klonēt tās, bet, jā, par to klonēšanu tur ir jautājums. Man nesenāca varbūt citas kaut kādas šādas vecās pultas, nezinu, visādi. Jo, kur tā klonēšana ir forša, es pieņemu, kad ir kaut kādi visādi tur Kia un visādi tādi autiņi, kuram varbūt ir tā, ka tu nevari to tukšo pulti dabūt. Nemaz nopirkt, jā, teiksim, un lietot, kuru nav paredzēts pielikt, ka tev nav vispār opcija nekāda normāla. Ka tev, kur pie dīleri pa miljardu jānopērk pults, piemēram, tikai tad tu vari viņu pierakstīt klāt mašīnai. Tā kā es domāju, ka tas ir viens no tādiem foršiem momentiem. Tā klonēšanai, protams, ja viņi iznāk. Interesanti ir tas, ka Volviķim te rādās pat diezgan jaunas tāds slēgas. Un interesanti, ka var noklonēt arī šo, jo es zinu, ka viņām ir, man liekas, kaut kāds tur problēmas, ka Volvo kā tāds nav paredzējis, ka tev lietot pults tiek likt. Nezinu gan kā tas darbojas, bet, teorētiski rādās, ka viņu var ģenerēt šādi pulti. Tas ir labs jautājums, kā tas dzīvē izskatās. Bet, jā, opcijas ir. Par šo naudu es teiktu, šī iekārta ir super vienkārši. Kaut vai banāli noklonēt otru šo čipu. Viņam arī viņam nāk tādi super čipi, no kura var iztaisīt jebkuru šo čipu veidu. Tu ļoti saki, šitā firma ļoti labi atstrādājas visu to sistēmu. Pat šitas jau tā ir pats lētākais no viņu tā klāsta, bet tomēr viņam ir pietiekuši daudz funkcijas. Jā, tu nevar arī, man liekas, viņu tā kā situācijā, ka visas atslēgas ir pazaudētas, tur iespējams, ka nevar un tā, bet visādas iespējas viņi diezgan liels ir. Tā kā tādā ziņā forša manta, jā.
Tā kā, nu, prieks sanāca viss. Darbojās, man ir jauna pults. Šitai tā ķīniešu. Tad galvenais nesajaukt, viņas te visas putrāta būs. Jā, asmenis sarunāja, uzvīlēja man. Uzvīlēja man jau tie ķīniešu pultī, bet, nu jā, es nezinu, kas tā ķīniešu pultī pa gļuku bija, bet bija interesanti, jā, viņu arī pieprogrammēt, viss strādāja pusstundu, pēc tam sākās 15 reizi spaida, tā kā duraks. Nu, tāda tā situācija, jā. Tā kā, labi, paldies, kas noskatījās. Gan jau kādā citā video arī būs šis te, man tam auģikam vēl jāpieprogrammē pults tam zaļiem. Tā kā, varbūt vēl kādreiz parādīšu kaut ko.